Ok, šajā video mēs uztaisīsim nevielu eksperimentu, kurā mēģināsim noskaidrot, vai tiešām mākslīgais intelekts var ietaupīt laiku skolotājiem, un šajā gadījumā mēs pārbaudīsim, cik ātri un cik kvalitatīvi mākslīgais intelekts var palīdzēt sagatavot vienu mācību stundu. Ko mēs darīsim? Mēs mēģināsim dabūt ļoti labu šo te uzvedni, ja baicājumu, vai angliski viņu sauc par promptu, un kad mēs būsim dabūjuši to uzvedni, mēs viņu pamēģināsim ielikt vairākos chatbotos, kā ChatGPT, Claude, un tad mēs viņu vēl ieliksim Mistrālī, Gemini, un, es domāju, ka mums sākumā pietiks. Bet pašā sākumā mēs mēģināsim dabūt šo te, ko es teicu, kaut kādu šāda veida promptu. Ko mēs darīsim, mēs pašā sākumā aiziesim uz mums jau labi zināmo notebook promptu, paņemsim jaunu piezīmju grāmatiņu un liksim, lai viņš mums atrod avotus. Un mums vajag avotus, tad avotus ir visu par matemātiku 5. klasei, un skola 2030. Lai viņš mums savāc visus materiālus, kas mums ir pieejami par matemātiku 5. klasei un skolu 2030. Un lai viņš mums meklē. Skatāmies, ko viņš mums atrod. Mācības, matemātika, skola 2030. Tā, skatāmies, vai mums te viss der, teorija, uzdevumi, darba lapas, vērtēšana, it kā viss ir. Ok, mēs sakām, lai viņš tos visus importē iekšā. Ok, tagad mums ir, mēs esam viņam ir, protams, kā tīri teorētiski šos visus materiālus vajadzēja pārbaudīt, cik viņi labi vai nav, bet tas jau pēc tam adresēm, ka varētu būt tīri ok. Tikam redziet, viņš savāca visus materiālus. Un tagad mēs viņam paprasīsim, mēs netaisīsim nekādu apkopojumu, bet mēs paprasīsim sākumā tēmu sarakstu. Iedod tēmu sarakstu 5. klasei matemātikā. Aiziet. Hop. Skatāmies, ko viņš iedos. Viņš domā. Viņš nedaudz ilgāk domā, jo viņš pārbauda visus materiālus, kas ir. Viņš mums iedara ļoti skaisti visu tēmu sarakstu. Un tagad mēs viņam paprasīsim kaut ko. Tagad, lai viņš mums balstoties uz šo te. Labi, tagad mēs viņam paprasīsim, lai izveido detalizētu promptu nē, rakstīsim to uzvedni,
uzvedni, bet es iekavās tomēr ielikšu promptu, lai viņš zina, pa ko ir runa. Promptu. Kas palīdz izveidot pilnu skolotāja un skolēna mācību materiālu. Tā kā pilna skolotāja un skolēna mācību materiālu. Stundas plānu. Tā stundas plānu, tā mēs bišķiņ kaut ko te nogļučījām, nekas šitam mēs ar Ctrl X ieliksim šeit. Tātad stundu plānu. Pašvērtējuma uzdevumus un pārbaudes darbu. Apskatīsimies, ko viņš mums iedos. Pateiksim, ka viņš mums tādu uzvedņi varēs mācīt iedot. Kaņem, ka varēs. Tā. Viņš domā. Viņš uzreiz prasa tēmu. Labi, iedosim viņam tēmu. Šo te Ctrl C. Un iedosim, ka mums vajag no šitā. Hops. Viņš man prasīja, kurai tēmai. Tēmai mēs iedevām daļas un procentu no skaitļa, aprēķināšana, skaitļa atrašana un datorēšana. Un tagad viņš mums iedeva, balstoties mūsu sagatavot detalizētas lūdzu sagatavot. Tēmas definīcija, precīzi definēt procentus, aprēķināt noteikti. Viņš vēl ar vienu man uzdod jautājumu. Tā, ko viņš man tagad jau lūdzu sagatavojiet informāciju un materiālus atbilstoši tādai struktūrai. Precīzi definējiet tēmas apjomu, formulējiet konkrētus sasniegumus rezultātus. Jā, šādas te. Tālāk mums ir skolotājiem metodiski ieteikumi, teorijas skaidrojumi, skolotājiem materiāli. Nu, un tagad mēs viņam vēl ko viņš man iedeva diezgan daudz, tikai lai mēs pateiksim, lai viņš noņem no atsauces, ja? Noņem no atsauces. Atsauces no uzvednes. Jo viņš visur liek tās, viņš uztaisīja ļoti detalizēti šo te uzvedni, mēs paši nemaz viņu nerakstījām, un viņos viņš uztaisīja mums bez. Ko viņš saka? Viņš saka, sekojiet jūs, esmu tagad detalizēti uzvedni, mācību materiāli izvedību par tēmu, daļskaitļi un procenti. Un tagad viņš uztaisīja, ka viņš mums definēs tēmas un sasniedzamos rezultātus, tālāk viņš mums te taisīs
kaut kādus mācību materiālus, gan skolotājiem, gan skolēnam, un beigās uztaisīt stundu plānu, uztaisīt pašvērtējumu uzdevumus, un uztaisīt arī pārbaudas darbs, un vēl viņš ir arī visādi šos. Un ko mēs šo visu bam, šo visu mēs paņemam un vienkārši nokopējam. Nu, mēs atstāsim tātad mācību, atstāsim viņu šādi, un vienkārši Ctrl+C, un iekopēsim viņu Gemini, pie kā mēs viņam ieliksim arī Canvas, lai viņš strādā. Tālāk mēs iekopēsim to pašu arī Mistral, kas ir Eiropas, Ctrl+V, un pateiksim, pieliksim viņam arī, lai viņš mums strādā iekšā redaktora, un lai viņš strādā. Nu, viņš tur bišķiņ varējām labāk viņu noformīt. Klaudam mēs arī iedosim šo pašu uzdevumu. Klaud, kur tu paliki? Klaud, kamēr domā, mēs ieliksim viņu chatā GPT. Chatā GPT mums vajag arī pieteikties. Labi, pieteiksimies chatam GPT. Chatam GPT. Un arī paņemsim viņam šo rīku, izvēlēsimies rīku, raksti vai kodē, un paņemsim viņam pašspēcīgāko modeli, kas gan laikam nav īsti prātīgi, bet nu skatīsimies, kas mums iznāks. Ctrl+V, un lai viņš mums stājas augšā. Un šo pašu mēs vēl iedosim arī Queenam. Tā viņam mēs arī iedosim, tā viņam artefakti ir vai nav, artefakti viņam rekord ir, un arī mēs šo pašu iedosim, un sākam, lai viņš strādā. Nu, un tagad sāksim skatīties, kurš ko ir izdarījis. Pirmo mēs iedevām Gemini, ko mums jau Gemini kaut ko ir iedevis, ko viņš mums uztaisīja. Tēmas definēja skolotāju materiālu, metodiskos materiālus uztaisīja, teorijas skaidrojumu, biežākās kļūdas, skolēnu materiālus uzdeva, un to mēs visu izdarījām ar vienu promptu. Piemērus uztaisīja, praktiskos uzdevumus sataisīja, uzdevumi ar analīzi skaisti uztaisīja, vārdu krājumu uztaisīja, vizuālos materiālus sataisīja, redziet, kā viņš skaisti uztaisīja. Nu, teikšu, ka Gemini ir diezgan liels mālocis. Un rekud arī uztaisīja pārbaudas darbu ar visām balēm, ar visu ļoti skaisti. Tagad mēs paņemsim šo pašu Mistral, ko tam mums šis izdarīs. Mistralis mums ir kaut ko ir izdarījis. Tēmu ir definējis, sasniedzamie rezultāti ir. Skolotāju materiāli kaut kas ir, skolēnu materiāli, kaut kas ir, bet mēs redzējām, ka Gemini bija daudz labāk. Labi, skatāmies, ko mums ir izdarījis Klauds vēl nav atpēdies. Viņam vajag vēlreiz iedot bietē. Ja viņu vajag pārādīt. Un patīsimies, un tagad arī mēs viņam iedosim šo pašu uzdevumu un pateiksim, ka mums vajag, iedosim viņam šo pašu uzdevumu un lai viņš mums septē. Pikam tas jaunais Cloud Sonnet. Un vēl mums, kamēr šis darbojas, patīsimies, ko mums izdarīja Queen. Arī ļoti skaisti viss te uztaisīja. Tā, paskatīsimies, ko viņš mums
Mums uztaisīja gan tādu kā mājaslapu, reku piemērus iedeva, skolēnu materiālus iedeva ar visiem uzdevumiem, praktiskie uzdevumi, vārdu krājumu uztaisīja, vizuālos materiālus nav baigi skaisti uztaisījies, bet tā pašvērtējumu uzdevumi, pārbaudas darbu, viņš, tādu uztaisīja tikai 5 uzdevumi, bet, vienai stundai varētu būt baigi ok. Protams, mēs katram šim rezultātam varam uzdot papildus jautājumus un viņam likt kaut ko papildināt, bet šajā gadījumā mēs vienkārši paskatāmies, ko viņš izdara ar vienu reizi. Tā, ChatGPT, ko mums uztaisīja, mēs jau skatījāmies, vai ne? Šķiet, ka mēs neskatījāmies. Tā, ChatGPT, pie kam šo pašu uzdevumu mēs varētu arī iedot mākslīgā intelekta aģentiem, kurš mums taisa prezentācijas un visu kaut ko, arī redziet, viņš uztaisīja skolotāju materiālu, teoriju un ļoti gribās ticēt, ka tas viss ir arī saskaņots ar skolu 2030. Es neapgalvoju, ka šis ir tas pats labākais variants, ko mēs uztaisījām, bet es gribēju jums parādīt, cik var daudz ar vienu labu uzvedni paveikt. Un, protams, tā klīni mēs skatījāmies, mums jau palikās Klauds. Klauds arī mums ir labi pārstrādājis, un arī ļoti krāsaini pataisījis. Darījis sasniedzami rezultāti, skolotāju materiāli, paņēmieni, vizualizācija paņēmieni, teorijas skaidrojums biežāk. Man jau pat brīžam liekas, ka jau arī es varētu būt skolotājs. Es jau te uztaisu un eju klases priekšā un mācu matemātiku un nekādu problēmu draugu, vai ne? Īsāk sakot, es domāju, ka Klauds arī uztaisīja ļoti, ļoti skaisti, un es domāju, ka, ja mēs no viņiem visiem saliekam kopā, mums nemaz nepagāja daudz laika, kamēr mēs visu šo uztaisījām. Šis bija tikai viens tāds mazs eksperiments. Ja tu nāksi uz mākslīgā intelekta vasaras skolu, tad būs daudz jaudīgāki eksperimenti ar daudz jaudīgākiem rezultātiem. Uz tikšanos mākslīgā intelekta vasaras skolā.